mūsu viesis ir Teo Milev, Microsoft centrālās un Austrumēropas izglītības risinājuma speciālists. Lūdzu, sagaidiet. Ar aplausiem, jā. Klika. Hello, and thank you to Ministry of Education for inviting me to your event. Paldies Izglītības ministrijai par uzaicinājumu uz šo pasaukumu. As you see from my glasses and from the announcement, I'm IT specialist. Kā jūs redzat pēc manām brillēm un uzaicinājumiem, es esmu IT speciālists. And my interest is how technology can help education. Un man interese ir, kā IT vai informācijas tehnoloģijas var palīdzēt izglītībā. My mother is a teacher of geography. Mana mamma ir ģeogrāfijas I skolotāja. have 3 children in schools, Man ir 3 bērni, kas mācās skolā. and I'm on the board of one school. Un es esmu vienas skolas padomē. So I wanted to have the conversation about some important changes that are happening in our society and their impact on how technology can help learning. Es gribētu runāt par nozīmīgām izmaiņām, kas šobrīd valda mūsu sabiedrībā un par to, kā informācijas tehnoloģijas var līdzēt. And I'm very glad that however we spend the next 45 minutes together, there is one person in the room, which is called Zane Matešovica, who you can follow up your conversation. I want to present her. Un, lai kā arī mūsu diskusija virzītos turpmākās 45 minūtes, es gribu, lai jūs zinat, ka šeit ir viens cilvēks, Zane Matešoviča, uz kuru jūs varat paļauties un uzdot jebkuru turpmāko jautājumu, kas jums radīsies. Because when I fly away from Latvia, Zane is here so that you can ask her all your questions and you can work together. Un tad, kad es lidošu prom no Latvijas, tad šeit paliks Zane, kurai jūs varēsiet uzdot visus šos interesējošos jautājumus. So please do use her. Izmantojiet viņu. So there are 3 important changes, and I have a deep respect of how you as a school directors and education leaders, how you act based on the demographic changes, on the social changes, on the economic changes. Mūsu šobrīd sabiedrībā valda gan sociāla-ekonomiskas pārmaiņas, gan finansējumā pārmaiņas, un es ļoti respektēju, kā jūs kā skolotāji, kā skolu vadītāji reaģējat un izturaties šajās pārmaiņās. I understand for many of you the background is a good teacher and now turned to good manager. Es ticu, ka daudz no jums ir bijuši labi skolotāji un šobrīd ir kļuvuši par labiem direktoriem. So on the society and economic changes, I mean, there are not many schools that have bigger budget this year than last year. Raugoties uz sociāla-ekonomiskajām pārmaiņām, nav daudz skolu, kurās šogad budžets būtu lielāks nekā pagājušajā gadā. There is interesting blog from one school which is writing about how they can save money by using technology and how they can do new things that they couldn't do before by using technology. Taču ir skolas, kas dara jaunas lietas vai optimizē savus resursus, izmantojot informācijas tehnoloģijas. And Zane can share with you that blog. Un Zane var dalīties šajā informācijā ar jums. And yesterday the results of one interesting survey were published, survey about among education leaders worldwide. Un vakar tika publicēts ziņojums par vienu pētījumu, about what do they want from their educational systems, from their school systems. ko izglītības vadītāji vēlas no savas izglītības sistēmas. This year, which is new from last year, number 1 request to educational system was to produce students who are much more employable, who are much more likely to find a job. Un salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir viena izmaiņa rezultātā, kad skolu vadītāji vai sabiedrība vēlas redzēt skolēnus, kuri būs spējīgi strādāt nākotnē. Microsoft Research works also with human resource managers and CEOs of large organizations. Microsoft strādā arī kopā ar lielām personāla vadības kompānijām. And it's clear the trend that now employers are looking for much more ready students and young people to hire than before. Un šobrīd tā situācija tāda, kad
darba devēji vēlas redzēt jau gatavus darbiniekus ar tām prasmēm un zināšanām, kas viņiem ir vajadzīgi. A few years ago, companies were much more likely to take a young person as an employee to train and develop that person. Ja vēl dažus gadus atpakaļ darba devējs bija gatavs paņemt jaunu cilvēku un apmācīt viņu visā, kas viņam ir vajadzīgs. Now, because of the unemployment, companies are looking for ready skills. Bet šobrīd darba devējs ir meklē cilvēkus, kas jau ir gatavi strādāt. And the whole nature of the business, the globalization of the business, the connectivity of the business is putting another emphasis on what type of people will find the good paying jobs. Un globalizācija un paaugstināta savstarpējā komunikācija prasa arī savas uzlabotas prasmes. So, and all these changes in society and economy are putting question on what is the role of the school, what kind of students we need to prepare, for what kind of life we need to prepare them. Un tādējādi sabiedrība uzdod jautājumus skolai, kādas mums ir vajadzīgas prasmes un kāds mums ir jāsagatavo skolēni. The changes in technology, which are very dear to my heart, is also coming to your schools and impacting the way how you manage school, the way how students learn, the way how teachers teach. Un arī tehnoloģijas šajā ziņā ir maina pasauli un dara ietekmē šo. Now, if you talk about the user interface, the evolution of the natural user interface, Un ja mēs runājam par lietotāju saskarni, before, working with computer was keyboard and mouse only. iepriekš mēs lietojot datorus lietojām tastatūru un peli. Now it's about slates. Šobrīd tas ir jautājums par tabletēm, It's about use of pen. par pildspalvu, It's about mobile phones, smartphones. par mobilajiem un viedtālruņiem, And it's about gaming and education, like Kinect, Xbox. un arī par spēļu lomu izglītībā. And all these changes are putting the question to a teacher, how can I use this in my class? Un tas viss rada jautājumu, skolotājiem, kā es to varu izmantot savā darbā. The role of devices is that I was reading a paper saying that computers came to schools in Central Eastern Europe earlier than in Western Europe. Es esmu lasījis, ka Centrāla un Austruma Eiropā datori ienāca skolās ātrāk nekā Rietuma Eiropā. Because at that time governments wanted to have technical science students. Jo tajā laikā valdības vēlējās, lai skolēni būtu izglītoti tehnoloģijās. And that's why majority of those computers ended into the IT laboratories in the schools. Un tā rezultātā visi šie datori nonāca informātikas klasēs. We have research which is saying that in Western Europe, computers came later to schools, Kā jau minējām, Rietuma Eiropā šie datori nonāca vēlāk skolās. but it was the teachers who teach the other subjects, the non-IT, non-math, not physics subjects, who got the computers as well. Bet tie datori nonāca pārējiem skolotājiem, nevis informātikas klasēs. And that is a big difference of in which classes you have computers to the way how teacher is using technology in teaching. Un veids, kā šie datori tika izmantot mācot citus priekšmetus, nevis informātiku, lielā mērā ietekmē ar izglītības rezultātu. I trust you say whatever I say. And another big shift, which it's not only in IT but also into the companies, in businesses, Arī biznesā ļoti liela loma ir is the transformation because of the cloud. tādēļ, ka mūsu tehnoloģijas šobrīd pārveidojas uz mākoni. And the idea of the cloud is that there are servers somewhere well connected to internet that are running your systems. And all your data, all the processing takes place there. You're only using an internet browser. Un mākonis nozīmē to, ka ir serveri ļoti labi savietot ar internetu un visi jūsu dati glabājas kaut kur drošā vietā. And Skype is maybe one of the most popular examples of a cloud computing.
Un Skype ir viena no populārākajām mākoņskaitļošanas But if you think tehnoloģijām. for many of our schools where there is not a large IT department who is servicing you, as like, for example, a large IT department in a company, Bet, ja mēs salīdzinām skolas IT departamentu ar viena uzņēmuma IT departamentu, kurš, protams, nav skolā tik liels kā uzņēmumā, the possibilities of cloud computing are big for schools. Finally, you can be served as if you are a large organization. tad šajā jomā dati mākonī ir pat izdevīgāki skolai, jo jūs varat justies kā tādā lielā kompānijā, kur kāds rūpējas par jūsu IT lietām. Now, maybe with the exception of Australia and Portugal and few Latin American countries, there are no countries where all students and teachers got a computer. Izņemot Portugāli, Austrāliju un kādu Latīņamerikas valsti, nevienā citā nav tādas situācijas, kur visiem skolēniem un visiem skolotājiem būtu datori. But in majority of the countries, there are efforts to put devices at the hands of all students and all teachers. Bet visās valstīs ir tendence un vēlme pēc iespējas vairāk skolēniem un skolotājiem šos te datorus vai ierīces iedot. It can be in different forms. I mean, in Georgia, it's all first grade students get devices and teachers every year. Piemēram, Gruzijā katrs pirmās klases skolēns iegūst savu datoru sākot skolas gaitu, un tā ir katru gadu. In Poland, now it's the first group of 380 schools who will get computers for students and teachers. Polijā, piemēram, pirmās 380 skolas ieguva datorus savā rīcībā. In Russia, in Finland, it's done in a different way. Krievijā, Somijā tas tiek darīts vēl citos veidos. And that opens a lot of new questions for school directors and teachers and educational professionals. Un tas rada daudz jaunu jautājumu gan direktoriem, gan skolotājiem, gan vadītājiem. Now, all these changes are impacting the way how we learn and how we teach. Visas šīs izmaiņas ietekmē to, kā mēs mācāmies un kā mēs mācam. I think the previous speakers were good examples of the blending of formal and informal learning. Man šķiet, ka iepriekšējie runātāji deva labu piemēru, kā formālā un neformālā izglītība ir savietojams. And all the research saying of how many hours the student is in the classroom versus how many hours outside of the classroom, and where does the student is learning and how, now can have a real impact in your school. Un šobrīd ir patiesi svarīgi, cik daudz stundas skolēns pavada skolā, ārpus skolas, savstarpēji sadarbojoties. And there is a good reason why PISA is developing the next version to measure the 21st century skills that OECD formalized. Un tādēļ arī PISA tests šobrīd ir gatavi mainīt savus jautājumus uz to, kā 21. gadsimta prasmes tiek mācītas skolā. And I mean, the minister was speaking in the morning about the transition and the effect of the paper school book to the digital content. No rīta jau ministrs runāja par to, kā papīra grāmatas mainīsies uz digitālajām grāmatām. I'm privileged to work for a region, Central Eastern Europe, which is 33 countries. Man ir tas gods strādāt Centrāla un Austruma Eiropas reģionā, kas ietver 33 valstis. And majority of ministries of education and educational professionals are now looking at the fact of what we do with the transition from the paper school book. Un vairumā valstu šī situācija ir tāda pati. Viņi domā par to, kā pāriet no papīra grāmatām uz e-grāmatām. And we all the related questions about who owns the intellectual property right, who is paying for it, how we secure, etc. Un visiem ir vieni tie paši jautājumi, kam piederēs intelektuālās tiesības, kur mēs glabāsim. Right. And again, it is this expectation that the educational system is delivering students who are highly motivated, who are globally minded, who are environmentally minded, who are good citizens, and who will find a good paying job. Mēs visi gribam, lai mūsu skolēni kļūtu par labi atalgotiem, labi nodarbinātiem un ļoti konkurētspējīgiem nākotnē. I don't know how many of you are aware, there is department of Microsoft which is called Microsoft Learning. Es nezinu, cik daudz no jums zina, ka Microsoftā ir tāds nodaļa kā
Microsoft mācības, which is the largest professional IT training organization in the world. kas ir lielākā IT apmācību institūcija pasaulē. They developed the curriculum and the tests and the content for how people can use technology to do what they want to do. Viņi ir sagatavojuši standartu, saturus un arī testus, kas skolēniem ir jāzina. So Microsoft Research is making regular surveys of top employers around the world of what skills the employers are looking at when they are hiring people. Microsoft regulāri veic pētījumu, aptaujājot lielākos darba devējus par to, kādas prasmes, zināšanas ir nepieciešamas viņu jauniem darbiniekiem. And one of the skills is the notion of the just-in-time learning. Un viena no tām ir uzsvers mācīšanās īstajā laikā. Because employers say, I don't think you will ever know everything that needs to be known, but I want you, when you join my team, that at the moment you find what is relevant for your job and you do it. Nekad nevar būt tā, ka jau iepriekš cilvēks zinās visu, bet darba devējiem ir ļoti svarīgi, ka tad, kad tu atnāc un tad, kad tev noliek konkrētā darba priekšā, ka tu ātri vari apgūt tieši to, kas tev ir nepieciešams. And without technology, this is impossible. Un bez tehnoloģijām tas ir neiespējami. Without the internal wikis, without the fast relevant search engines on the internet, etc. Bez iekšējām sistēmām, bez meklētājiem, tas nav iespējams. Now, the minister was also speaking this morning about generating data about students and producing this data not at the end of the school year, but at the key educational stages. Ministrs arī runāja par to, ka skolēnu rezultātus varētu mērīt visa gada laikā, ne tikai gada beigās. And if you think about, thanks to technology, you can generate so much and capture so much data. Un pateicoties tehnoloģijām, jūs varat savākt tik ļoti daudz datu. That after that the teacher can do the meaningful feedback at the right teaching moment. Un tas dod iespēju skolotājiem īstajā brīdī un nekavējoties dot šo atgriezenisko saiti skolēnam. I mean the so-called student information systems. Tās varētu nosaukt par skolēnu informācijas sistēmām. If there is a problem at home, and this, like parents divorcing, for example, this information gets into the student information system. Un, ja, piemēram, ir kāda problēma ģimenē, vai vecāks šķiras vai kas cits, tad šī informācija tieši nonāk šajā skolēna informācijas sistēmā. And then the relevant teachers get this information so that they can pay attention at the student during this difficult period. Un tādējādi šī informācija nonāk pie skolotāja, un viņš var pievērst pastiprinātu uzmanību un palīdzēt šim skolēnam. For example. So the possibilities of personalized learning, whether you call it, I think the minister was calling also freedom for teachers of what you teach in the school, that you have maths and languages as a mandatory subjects, but then you will have the freedom of how and what you teach. Un personalizētā mācība vai personīgā apmācība ir arī nozīmē to, ka pastāv skolotājiem daudz lielāka brīvība, kā tu māci konkrēto priekšmetu. And some other schooling systems in the region are switching to competency-based learning. Un daudzas no skolām reģionā pāriet uz kompetenču apmācību. Without technology, if I'm a teacher, that would be a really complex job. Un bez informācijas tehnoloģijām man kā skolotājiem tas būtu ļoti sarežģīts uzdevums. Because traditionally I have my subjects and the paper school books and the timetable. Jo pirms tam man kā skolotājiem ir papīra grāmata un stundu saraksts, kas man ir jāievēro. And now suddenly I need to change my learning activities in class and to map it to competencies and to track how I develop the competencies of the students. Un pēkšņi man ir jāpāriet uz kompetenci un zināšanu mācību un jāsalāgo aktivitātes, kā es to varu pasniegt bez šīm te konkrētās mācību vielas grāmatām. And everybody wants to be like Aristotle, teaching only one student, but this is not the fact. Un jebkurš gribētu būt kā Aristoteles, kuram bija iespēja mācīt tikai vienu skolēnu, bet diemžēl tāda nav realitāte. According survey, class sizes tend to get higher.
Un balstoties uz šo pētījumu, skolēnu skaits klasē kļūst arvien lielāks. So without technology, the whole notion of efficient, personalized, however you call it, learning and teaching, is going to be very difficult. Un bez tehnoloģijām šī te īpašā attieksme un personīgā pieeja mācību procesā ir arvien grūtāk un grūtāk. There is interesting research about what are the students of today, what they like, what they don't like, how they use technology. Viens interesants pētījums par to, kādi ir šodienas skolēni, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, kādas ir viņu prioritātes. And what is characteristic for this group of students is that they are very different from, for example, our generation. Un šobrīd ir tā, ka viņi tomēr ir ļoti, ļoti atšķirīgi no tiem, kādi bijām mēs savā laikā. They expect technology, they breed technology, they communicate with each other, they socialize, they prove to each other via using technology. Viņi izpauž sevi, viņi komunicē, viņi dalās ar informāciju viens ar otru caur šīm tehnoloģijām. If something is not moving in color, it's boring. Ja kaut kas nekustās un nav krāsains, tad tas ir garlaicīgs. And that's a research that maybe some of you already know. It shows that what is the demand for certain type of skills, and it shows that the repetitive manual or cognitive skills demand is going down while the rest is going up. Šis ir pētījuma rezultāti, ko iespējams kāds no jums jau ir redzējis, un tas parāda, ka manuāli vai roku un kognitīvās zināšanas iet uz leju, turpretīm savstarpēji interaktīvās un analītiskās iet uz augšu. This basically is showing what kind of people employers are hiring. Un tas pamatā parāda to, kādus cilvēkus darba devēji nolīgst. The trouble for many schools is that the manual and cognitive repetitive skills are what we teach today and what we test today. Problēma daudzām skolām ir tā, ka tas, ko tās māca un ko pārbauda, pārsvarā gadījumos ir tās manuālās, kognitīvās prasmes. And that's why the Organization of Economic Cooperation and Development, OECD, in partnership with PISA, identified what are the 21st century skills. Un OECD un kopā ar PISA ir noteikuši, kādas ir šīs 21. gadsimta prasmes, kas būtu nepieciešamas. But many of our schools didn't really change. I mean, our classrooms are a bit better. Tomēr daudzas no mūsu skolām nav mainījušās, lai arī klases ir izremontētas, kļuvušas skaistākas. But in many schools there is a room like this, where the difference is just their computers in tomēr front. ļoti daudzas no klasēm izskatās tieši tā, un vienīgā atšķirība ir tā, ka ir datori uz galdiem. And that's why, in cooperation with UNESCO and PISA, Un tāpēc, sadarbojoties ar UNESCO un PISA, Microsoft did a research which is called Innovative Teaching and Learning Research. Microsoft ir veicis pētījumu, ko sauc par inovatīvās mācību izpēti. It's a multi-year, in-depth practical research. Tas ir daudzu gadu garumā veikts dziļš pētījums, where researchers are going to the classroom and they are observing what are the teaching activities that teachers are doing with their students. Kur pētnieki devās uz klasēm, lai izpētītu, kā tad noris šis mācību process un kādas ir mācību aktivitātes. And that's why it's very expensive research. And that's why and this research was done in a different school systems. In some school systems like Finland, like Singapore, who are among the PISA leaders. Šis pētījums ir veikts ļoti daudzās valstīs un dažādu sistēmu skolās. Some countries like Russia or like Kenya who are aspiring to be in the top PISA. Gan Kenijā un Krievijā, kas ļoti gribētu būt PISA rezultātu augšgalā. UK as well, and some countries like US who are frankly PISA laggards. Arī Lielbritānijā un ASV. So the result of this research is that there is a description of what are the most often observed teaching practices in the classrooms that are teaching students 21st century skills.
Pētījuma pamatā tiek noskaidrots, kādas ir mācību aktivitātes, kā tiek mācītas 21. gadsimta prasmes. And based on these teaching practices, Microsoft, together with UNESCO, developed a training for teachers how I, as a teacher, can learn what teaching practices to develop in order to help my students to acquire 21st century skills. Un pamatojoties uz rezultātiem, Microsoft kopā ar UNESCO ir izstrādājis ieteikumus, kas skolotājiem ir jādara vai kādām ir jābūt aktivitātēm, lai viņi tiešām sagatavotu un iemācītu skolēniem šīs te 21. gadsimta prasmes. The self-assessment tool for teachers and school directors is available in Latvian language online. It's a free of charge. You can make this self-assessment. Šis pašnovērtējuma rīks ir pieejams arī latviešu valodā, un jūs to bezmaksas jebkurš no jums var izmantot. And if you ask the teachers in your school to take this self-assessment, it will show you where are you on teaching 21st century skills. Un ja jūs lūgsiet saviem skolotājiem izpildīt šo te testu un noskaidrot, kādas tad ir tās 21. gadsimta prasmju mācīšanas aktivitātes, jūs to noskaidrosiet. And the tool will suggest you what training, professional development, or what type of activities you can do in order to improve your teaching. Un šis rīks arī dos priekšlikumus, kas ir jādara, lai uzlabotu šīs te, kā var uzlabot skolotāju veidu, kā iemācīt bērniem šīs 21. gadsimta prasmes. And it's anonymous information. We don't pass this. It's your information. We just host it on the server. Tā ir tikai informācija jums, jūs to varat izmantot vai ne. I was never a school director, and I don't know if I'm qualified enough ever to be a school director. Es nekad neesmu bijis skolas direktors, un pat neesmu drošs, ka es esmu pietiekami izglītots, lai par tādu kļūtu. If I think about the many roles you have, I mean, somebody mentioned here doctor, policeman, teacher, etc. Daudz minēja, cik daudzām lomām skolotājam ir jāpilda, lai viņš būtu labs skolotājs, policists un psihologs. I have enough challenges managing 3 children at home. Man ir pietiekami daudz izaicinājumu, lai tiktu galā ar 3 bērniem. But here are some, and I know it's hard to see if you're sitting in the back, here are some of the challenging and some decisions that school directors will have to make at some point of time. Es zinu, ir grūti saskatīt, tomēr šeit ir minēti daudzi no jautājumiem, kas skolu direktoriem būtu jāuzdod pirms gatavojoties ieviest kādas pārmaiņas. In how to make my school attractive to students, how to integrate ICT in a safe way, in a pedagogically productive way. Kā es varētu padarīt savu skolu atraktīvāku skolēniem? Kā es varu integrēt skolā informācijas tehnoloģijas drošā un pedagoģiski vērtīgā un izmaksu ziņā efektīvā veidā? How to improve the communication and the participation of parents in school's life? Kā es varu uzlabot komunikāciju ar vecākiem, skolotājiem un pārējiem sabiedrības pārstāvjiem? How can I use ICT technology better to run my school, for better teaching, studying? Kā es varu izmantot informācijas tehnoloģijas, lai labāk pārvaldītu savu skolu? And even sometimes is what should I ask from my IT teacher or from my IT manager? Un brīžiem pat, ko lai es prasu no sava informācijas tehnoloģijas skolotāja? If I'm making a purchasing decision, what are the criteria I should look at? Un ja mēs gatavojamies kaut ko nopirkt, kādiem kritērijiem, lai es pievēršu uzmanību, ko lai es daru? I think Zane and I are privileged for working for Microsoft because there is a worldwide program Partners in Learning. Manuprāt, mums ar Zani ir zinām priekšrocība, ka mēs strādājam Microsoftā, un tur ir tāda programma kā partneri mācībās. And part of this program is working with some innovative schools worldwide. Un mēs strādājam kopā ar inovatīvām skolām visā pasaulē. Including schools in Latvia. Ieskaitot ar skolām Latvijā. Because this is the real life laboratory. It is the ultimate test of what works, what doesn't work. Un tā ir reālās dzīves un reālās situācijas laboratorija, lai mēs noskaidrotu, kas strādā un kas nestrādā. So my point is, you are not alone in making these decisions. Un es gribētu uzsvērt šeit, ka jūs neesat vieni paši šajā grūtajā izlemšanas procesā. There are a lot of other school directors in the world, in the region, who had to make similar decisions.
Un ir ļoti daudz skolotāju un direktoru visā pasaulē, kam ir bijuši jāpieņem līdzīgi lēmumi. And I was amazed to see how, for example, school from Malta asks school from Australia, or school from Russia, school from Turkmenistan. Interesting combinations of people. Un es esmu ļoti iedvesmots redzēt, kā dažādu valstu, Turkmenistānas, Austrālijas, Maltas. So ask Zane skolas. about how you could participate in the Innovative Schools program. Jautājiet Zanei, kā jūs varat piedalīties šajā inovatīvo skolu programmā? My 3 last points to you is that you're aware there is a lot of software for learning. Pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, ir ļoti daudz programmu, ko jūs varat izmantot. But my advice is ask your teachers if they are really using the most of Microsoft Office and Microsoft Windows. Pajautājiet saviem skolotājiem, vai viņi tiešām izmanto visas iespējas, ko piedāvā līdz šim. Because you already have this software. Jo vairums no šīm programmām jums jau šobrīd ir pieejams. And every time I see how Office and Windows can be used in teaching and learning, Un katru reizi, kad es redzu, kā Windows un Office var tikt izmantots mācību procesā, I'm amazed of the new ways how teachers and students are using it. tas ir pārsteidzoši, kā skolotāji un skolēni viņas patiešām izmanto. And it could be school projects, could be off-school activities. Tas var būt gan skolu projektu ietvaros, gan ārpus stundu. And that's why there is a worldwide network, online network, share if you want, website, Un tāpēc ir vispasaules tīkls which is called partnersinlearning.com, partnersinlearning.com, where teachers and school directors can see examples of use of technology. Un šajā setā gan skolotāji, gan direktori var redzēt, kā dažādos veidos var dažādot mācību procesu. And there is interesting Latvian community there as well. Un arī latviešu tur ir ļoti daudz, kas dalās ar informāciju. My second plea and advice would be, Un vēl viens mans ieteikums būtu, before you start making decisions about technology, pirms jūs pieņemat kādu lēmumu par tehnoloģiju iepirkšanu, I mean, there are 2 interesting moments. One is that I will never have in my school in the near future all the elements of the puzzle fixed. Pirmkārt, nekad manā skolā nebūs visu nepieciešamo elementu. It's unlikely that all my students and teachers will get computers. Diez vai būs situācija, kad visi skolēni un visi skolotāji tiek pie sava datora. It's not likely I will have a good IT department who puts all the necessary infrastructure in place. Diez vai būs tā, ka man būs liels IT departaments, kas rūpēsies par visu to, kas man nepieciešams. And that all of my teachers will feel comfortable that they can master using technology in teaching. Un ka visi skolotāji jutīsies ērti un zinoši, kā lietot šīs tehnoloģijas. And that we will have all the in-content to support this teaching from the day one. Un kad vienmēr būs pietiekam daudzuma mācību saturs digitalizēts, kas ir nepieciešams. What we observe working with teachers and school directors is that many of them use technology as a first step, as a personal productivity tool. Visbiežāk informācijas tehnoloģijas tiek gan skolotāji, gan skolēnu vidē tiek lietotas personīgām vajadzībām. Or as a communication collaboration tool, like Skype, for example. Gan arī kā komunikācijas un sadarbības rīks. And then when certain elements of the puzzle starts to become ready, then you integrate. Un tas ir tāpat kā ar puzli, kur no pamazām viens gabaliņš saliekas ar otru, un tā bilde veidojas ar vien lielāka un plašāka. So if you have a teacher who is saying, I'm not going to use technology in my classroom because I'm not trained, all the content is not available, not all my students have computers, la la la. Un ja If jums ir something breaks, there skolotājs, is nobody to support me. un ja jums ir skolotājs, kas atsakās lietot informācijas tehnoloģiju daudzu dažādu ieganstu dēļ, Connect him with another teacher from your school who knows how to use technology for something. Liekat viņam parunāt ar kādu skolotāju, kurš lieto kaut ko no informācijas tehnoloģijām, pielieto savā mācību darbā. And the second moment is that every piece of technology
is designed with certain use in mind. Un katra ierīce vai iekārta ir radīta ar konkrētu mērķi. Innovative, creative people can find very new use of any technology designed. Radoši un inovatīvi cilvēki noteikti var atrast arī daudz papildus veidus, kā lietot šīs ierīces. Like, for example, Xbox Kinect was designed for hardcore gamers. Piemēram, Xbox un Kinect tika radīts priekš rūdītiem, kaislīgiem spēlmaņiem. And now we see students, whether with special needs or language or just more kinetic learning style or drama students, using Kinect pretty well. Tomēr šobrīd mēs redzam, ka tas pats Kinects tiek izmantots gan skolēniem ar īpašām vajadzībām, gan valodas apguvē, vai sportā, vai teātra mākslā. But so whenever you look at some technology, mobile phone, slate, computer, desktop computer, notebook, whatever, Un, ka jūs skatāties uz kādu no šīm te ierīcēm, please have a look also at the pedagogical value of this technology. ņemiet vērā, ka katram no viņiem ir arī tomēr tas pedagoģiskā vērtība. And luckily, in many of those areas, we are not the first one to find out how this technology can be used in my school. Daudzās no skolām, kurās tiek ieviestas šīs tehnoloģijas, mēs apsveram un ņemam vērā, cik nozīmīgas vai cik vērtīgas ir šīs ierīces. Because there are many school directors and teachers and educational professionals around the world who already collected some pieces of experience. Jo daudz no direktoriem jau ir savākuši dažādus no tiem un testējuši. About the benefits and limitations from pedagogical point of view of any of those technologies. Kādas katrai no šīm ierīcēm ir pedagoģiskās vērtības vai cik vērtīgi tie ir un kādi ir ierobežojumi katrai no tām. So that was what I wanted to share. Un tas bija iemesls, kāpēc es gribēju to visu tajā visā ar jums dalīties. I'm happy to answer questions. Es būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lūdzu. But I'm really happy that even after I leave, there is a person here who can answer your questions, Zane. Ja es pareizi saprotu, ja aplausi, tas nozīmē nē, paldies, nekādi jautājumi nav. Labi. Es saprotu, uzdot jautājumus par šo tēmu cilvēkam, kas reāli saprot, kā tur viss saucās, ir sarežģīti. Bet varbūt, ka mēs varam mēģināt uzdot, tā kā mēs to saprotam, un tad jau pēc tam vai nu Zanē lūksim iztulkot, vai nu es pats mēģināšu, jā. Tad riskējam, jā? Man ir absolūti vienkārši jautājums, Teo. Vai tad, kad jūs mācījāties sākuma skolā, pirmajās klasītēs, jums bija digitālās tāfeles un visas pārējās informācijas tehnoloģijas? Paldies. Bet te ir, es jūtu zemtekstu kaut kur, ja? Well, es domāju, kad iztulkos, un viņš to sapratīs. Vai tas ir, uz ko mums jāiet? Kas cilvēkam dod spēju nākotnē kaut vai ieņemt tādu amatu, kā šobrīd ieņem, un kuru aptver Teo pats? All right. When you started at the first year in your school, did you had any of these technologies, for example, digital boards and all that stuff? I'm 43 years old. There you go. I'm from Bulgaria. Yes, there you go. Do you think that we had any digital technology in my school at that time? So the question is, now comes the question. The question is, now you look at yourself, at your success, and did these things made you who you are? I mean, the digital stuff makes you who you are, makes you successful? I think the technology helped me to express who am I. I think it's more my parents and my teachers who made me who am I and the experiences I had. Mani vecāki un mani skolotāji padarīja par to, kas es esmu. Tehnoloģijas man palīdzēja izpaust pašam sevi. So thank to you. Vai gadījumā šeit neizskanēja tā kā tāds bāžas, ka ja mēs tagad baigi iesim uz to IT, ka beigās to skolotāju vairs nevajadzēs? Ja viņa loma mazināsies?
Tas IT ir konkurence? Varbūt, ka bērnu veselība arī svarīga. Protams. Labi, vēl kāds jautājums. Any more questions, please? Lūdzu? Ko man augsts jākāpj. Parasti jau pēdējās rindās sēž cilvēki, kas nekad rokas neceļ. Labi. Jautājums ir Zanei un ministram arī. Ja, varbūt, ka to praksi, kas ir aizsākt, varētu tā krietni paplašināt, jo negribās ik pa brīdim braukt uz Rīgu, tērēt lielu naudu, klausīties kaut kādas lekcijas, ko var mierīgi noklausīties datorā. Turpat tas ierakstās. Es domāju, sen jau bija laiks to izdarīt. Kas ir tā praksa, kas ir aizsākta? Es drīkstu pakomentēt? Jā. Paldies par šo komentāru. Es patiešām ļoti ceru, ka tā labā pieredze, kas jau 3. gadu Latvijā ir, ka skolotāji attālināti, izmantojot digitālās tehnoloģijas, ir mācījušies IT rīkus, tiks pārņemt arī plašāk un ka valsts iestādes un arī iespējams ministrija izmantos to, ka tehnoloģijas ir veids, kādā samazināt izdevumus, lai ceļot ļoti tālu un uzzinātu tikai dažas lietas. Pats liet rokas, cik daudz no jums ir, zina virtuālo klasi? Jā, kas zina? Un kas ir piedalījušies? Diezgan daudz. Es ceru, ka jūs turpināsiet izmantot šo iespēju arī šajā gadā. Meklējiet portālā Skolotājs LV, virtuālās klases būs atvērtas skolotājiem pilnīgi bez maksas, lai jūs varētu apgūt pamatprasmes un ne tikai par to, kā tehnoloģijas izmanto mācību procesā. Es saprotu, ka pārējie būs spiesti tomēr joprojām braukt un tērēt to lielo naudu. Jā, un gal galā ir daži, kuriem vienkārši patīk atbraukt, vai ne? Jā. Paldies. Thank you.